Jā, nu šodienas sērijā mums būs brauciens ar e-baiku. Pirmais YouTube video ar e-baiku. Vispār pirmā reize braukšu ar e-baiku braucienā. Manuprāt, tas būs superīgi. Tātad jā, par rītu nedaudz. Tas ir Giant. Trancē. Skatīsimies, cik varēs nobraukt. Es sākšu pie kanjona. Tad laidīšu pa klaukām augšā, lejā, atpakaļ augšā, kaut kur gar pilsrapām lejā. Izmēģinās visu to vienu krastu, pamēģinās izbraukt visu. Un jāsaka, no baterijas varbūt arī tiksim uz otru krastu, bet no, jā, skatāmies. Būs arī gan jau interesanti braucieni arī augšā. Šis ir gan XL izmērs, esmu pieredzis braukt ar M izmēru. Šis ir XL laikam. Un jau gaiziņā arī sanāca, ja neesmu nostījies to video, uzspiedu noskaties gaiziņu kalnu video, tur baigi labais. Tur man sanāca braukt arī ar lielāku riteni sacensībās, nekā esmu pieradis. Tā kā šitais tagad jau būs tā kā uz tās pašas lielā velo nots. Jā, tā sajūta ir lielāka tāda, kad guli tā kā ritīgi uz priekšu, un tas ritenis tāds garš iet. Esmu pieredzis tādu mazāk, es varu tur spaidīt un lēkāt vieglāk. Vai nu šis brauciens būs vairāk pa augšā un lejā braukšana, nevis pa leikšanu un triciņiem. Tā kā es domāju, jāiesildās un jāsāk braukāties, jo baterija vēl pilna. Domāju, ka būs forši. Un ar tiem Siguldas skatiem vienkārši perfekti. Mācam iekšā, lejā laižam. Aizvien kā pirmajā nobraucienā. Baterija vēl joprojām izslēgta. Kā jau pedāli. Žeziņš visu plauktiem šā. Ok, pāri pa Highline. Viņš sabies bija. Jā, viņš ir jau bailīgi braukt ar šito riču, ka nav jau tā, ka mans, un viņš tomēr daudz lielāks, smagāks ir. Bet, nu, mēģinām, skatāmies, kā būs. Oho! Viņš glumš ir. Kopumā tīri ok šiet. Sākam, šās repītes nekad nav patikušas, bet nu... Jā! Laukam! Wow! Tu laikam jāslēdz iekšā ir. Šo pats, wow! Viņš pats danas priekš. Viņš ir pajautīgi, šeit no ir uzlicies. Ok. Tiltiņi tā ir grūtāk, bet nu, skatāmies, this is the time to shine for this bike. Ok. Jā! Nē! Šā te sačakrējos. Mēs ležam augšā. Labi. Wow! E-boy power. Uzlikam vieglāk ātrumu. No, večuk. Wow! Te ir saktuši koku priekšā. Wow! Wow! Tas arī neesmu izvēlējies pirmo vieglāko maršrutu. Kurš augšā, bet ok. Jā, nu pirmais kāpums patiešām nebija tāds, kā es biju iztēlojies, ka būs ar e-baiku. Ļoti iespējams, ka tas nebija īstais kāpums, kādam e-baiks ir paredzēts, bet, nu, jā, tas te ir tā kā ir īstenībā apkārt šeit. Bija diezgan grūti, piekusa, smaga, bija arī jāstamjās, un beigās tur pat vajag diezgan glūti to tāciņu, lai tā forši mīntos augšā. Mauksim lejā un skatīsimies, kur gājāk tālāk visur būs foršāk aphili.
cenšamies tādā tempiņā aiziet. Šis tāds pirmais foršais kāpums laikam būs. Jo sāk gatavoties laicīgi. Mēs kādu enerģijas līmeņu vajadzētu likt. Šim parasti iekš stumjos. Kā lai uzsākšu šajā brīdī? Tāda jauda. Jā, jāsās pilnībā citas līnijas ir. Sākums arī vispār nepalīdz. Kāpēc šeit ir molšos bērti? Drausmas. Tur ir smukta taciņa. Mēs dubļam bez nekā. Tagad man jātērē baterija. Dzin. Paldies. Tā nav brauks pa šejienu. Mēs vajag nekur neizskriesim. Ja tā uzpulsiņ tur visu laiku uz plauktiņš, neļauj atslāpt. Tad ir tāds un aiziet tālāk negatīvais. Nezinu, kā šis brauciens vispār sanāk. Ļoti underrated ļoti. Paldies! Apirksie pa nātrēju nodevu normāli. Oh my god, kā man caur biksēm pilnībā sapēra nātris. Tas bija trepīts, sorry. Man šķiet, ka tur bija jumpīts. Aizrādījās, ka tur ir. Šis ar man tā visais bija tīk forši nobraucieniņš. Ir ļoti tāds entry level. Ir ļoti forši. Tad viņš vēl turpinās šeit līdz pašai laiņai. Zāles baigi grūti redzamība ir kaut kāda. Vienkārši, kādā tempā es maucu augšā te. Repīts, tā nav mums problēma šajā braucienā. Labs nav braucieniņš forši, tā uzmina augšā un uzreiz māc lejā.
Ko mēģināsim te pa labi augšā uzmīt tagad. Es neesmu viņiem kad augšā. Agrāk tas bija forši no brauciens. Šis rīts man vispār diezgan forši nobrauciens varētu būt tomēr. Neskatoties visām trepītēm. Kāpēc es domāju brauku šeit? Kaut kad es esmu bijis uzminies šī ten augšā arī ar enduro riteni. Un tā pirmā reize, kad es braucu enduro riteni, vispār sigūt sakām normāli. Bija pēc ceļa operācijas, bija normāli sakšējos. Manuprāt, es šitien visur varēju toreiz uzmīt. Skaties augšā, tur stūrī parādījās sviģiks. Tas bija labs. Tu lielo govi nav tik viegli. Bet smūti gludi iet. Oi, tas tempiņš vienkārši kalnā augšā ir pasakains. Ja nevinās ar kaut kādu mega lielu salmu taciņā, tad šāds serpentīniņš ir ļoti patīkams. Jā, kādiem XC braucējiem tāds pats ātrums šeit, kā man pa savus rēbaiku. Apstājāmies šitā te mūsu acī. Sābīs, nezinu. Lielo kopšu tajā. Varbūt ir okei. Vajag dārgs albušu. Tas ir labi. Poši nav pārāk stāvs mums te. Ļoti nice.
Tas diezgan grūts. Vispār tādi skaisti skati šeit braucot garām. Man pie šās mīkšanās augšā noteikti vajadzētu piestrādāt. Varbūt arī tie maršruti augšā vienkārši nav tie pateicīgākie. Tas maskas ir. Jā. Virs Velnavas. Smuki te ir. Jauns repīts uzlikts. Forši tā nāc šoriņ, te ir tad piņķirīgai mazie. Un tad mierīgi lejā noripojam. Tas tāds ir tik čilīgais. Tāds, ka nāks ar ģimenes variantu nobrauciens. Tik pinam lejā. Tik forši nobrauc, ja viņš spīdiņš. Tas ir ņemt iekšmaliņu, bet man. Caur zāriem. Tur ir spēdā atstāja tur. Turpinām, jā, trīpiņu. Mācam iekšā tālāk. Augšā pie kalniem. Nav tāds grunšūtums vispār ķermenī. Nāvinieks beigās. Tālāk jau mums aiziet XC brauciens pa ierasto Kaķišu kalnu maršrutiņu. Kādi zāri tur bija, oh my god! Stāvs un viņš pamatīgi. Māt.
Wow. Pēc ceļām esmu dabūjis zadzi. Laikam jau no trases sākuma varētu būt pieķēries pie rociņas. Let's go! Otru reizi jau tika augšā te. Sākuma baigi labā. Šis stāviņš vienmēr tam pienāk negaidīts. Labi, nietis. Baterija rāda vienu svītriņu un teica, ka pie vienas svītriņas jāsturē uz mājām ir. Tā arī darīšu. Vēl nezinu, cik nobraukts ir. Strāvā būs, gan jau aprakstā arī būs aprakstīts, cik es nomiņu šitajā braucienā. Bet diezgan labs, daudz braucienu, manuprāt, sanāca un diezgan feini. Tie augšā braucieni ar trakti sajūta kā ar mocu īstenībā vienkārši, bet man ar mocu vispār nav pieredze braucāt. Vai nu forši vismaz daudz nāc nobraukt. Vēl ar zem tā, ka nav ritenis man pašām tagad beigts. Šeit bija baigi forši. Cilvēks skatās, kā es vlogoju. Un, protams, raksti laikus, jā. Komentārus raksti, spied laikus. Un jā, komentē un padalies arī ar šo video jau kaut kur. Un obligāti piesubscribo, jā. Subscribe, ielaiko, rakst komentāriņus. Labs nominiens, ārā silts ritīgi šodien bija. Ir vēl joprojām ļoti silts, sutīgs tāds. Jā, kad drīz būs kaut kāds negaiss. Jā, tālāk. Siguldas e-bike izbrauciens. Wow!